inovācijas dienas Latvijā notiek pirmo reizi. Un šī iespēja rīkot šādu pasākumu ir pateicoties Baltijas jūras reģiona programmai, kuras ietvaros mums ir projekts, kura doma ir sekmēt inovācijas attīstību tieši teritorijās ārpus galvaspilsētām. Šajā projektā ir 7 valstu partneri, kopā 18 iestādes, un mums ir iespēja īstenot dažādu veidu pilota aktivitātes. Un šīs inovācijas dienas Latvijā ir arī tāda pilota aktivitāte par to, kā mēs varam sekmēt šo inovācijas kultūru Latvijā. Un tieši uzsverot šo teritoriju ārpus Rīgas, un tieši tāpēc tas notiek Vidzemē, Valmierā, nevis Rīgā. Un tad piedalīsies studenti un jau ar gatavām komandām? Jā, piedalās mums šajās inovācijas dienās 10 augstskolu studenti, kurus mēs esam aicinājuši iepriekš uzrunājuši un devuši uzdevumu arī sagatavot mājas darbu, ne tikai piedalīties kā klausītājiem, bet arī būt aktīviem un prezentēt savu augstskolu, savas augstskolas inovāciju, kas nu kurā ar šo vārdu ir saprotams, jo šim vārdam ir ļoti daudz nozīmes un tas tiek bieži lietots. Un tāpēc mēs arī sagaidām interesantas prezentācijas, jo arī augstskolas mums ir dažādas. Un pasākums notiek 2 dienas. Programmā mēs esam mēģinājuši sabalansēt gan šo klausīšanos, gan šo aktīvo piedalīšanos, gan diskusiju. Un tas formāts ir izvēlēts, nekonferences formāts. Pietiekami atraktīvs. Jā, tāpēc jau tas ir par inovāciju. Pirmās dienas daļā studentu mājas darba prezentācijas, kā jūs minēju par šo tēmu inovāciju manā augstskolā, kuras arī vērtēs dažādu institūciju pārstāvi, kas ir saistīti ar šo inovācijas jautājumu dažādos aspektos. Mums ir vairāki uzņēmumi aicināti, kas dalīsies savā pieredzē gan par to, kā sadarboties ar studentiem, kā izmantot šo studentu potenciālu, gan arī stāstīs par savu pieredzi, kā viņi ir izauguši no idejas līdz realizācijai. Mums ir pieaicināti arī inkubatoru pārstāvi, kas atkal pastāstīs par to, kā ir šo ideju iespējams attīstīt, izmantojot jau esošus instrumentus, kas Latvijā šobrīd ir pieejami. Un šīs sesijas ir viena daļa, kur viņi klausās, piedalās, un jāsaka, ka tiešām studentu skaits ir ļoti liels un interesi par šo pasākumu bija liela, un mums piedalās vairāk kā 150 studenti. Tad arī katrā no sesijām sagaidām lielu aktivitāti. Tā kā šis ir par inovāciju, tad pasākuma viens no tādiem stūrakmeņiem ir ideja. Un ideja gan par šo pasākumu, gan arī ideja, jautājums par to, kur vispār cilvēkam rodas idejas. Un šis ir jautājums, kas tiek apspriests zinātnes kafejnīcā, kur tā arī saucas, kur rodas idejas, kur šis jautājums tiks skatīts no dažādiem aspektiem, gan no medicīnas viedokļa, gan varbūt no psihoterapijas viedokļa, gan arī no inovācijas, šī radošuma kontekstā. Un tā kā ir 2 dienu pasākums, tad mums arī piedalās, esam aicinājuši pielīties 2 jaunās grupas, kuras atkal parādīs savu sniegumu, kā būt radošiem mūzikā, vai mūzika var sekmēt radošu domāšanu citās sfērās. Un pasākuma 2. diena arī ir plānota ar aktīvu iesildīšanos, tādu rīta rosmu, ko vada sporta laboratorija. Tas jau noteikti ļoti patiks no rīta puses. Nu, tieši tā, lai var izsildīties nākamajām. Bet varbūt ir bailes, ka neviens neatnāks. Kā tad? Bet es domāju, ka būs centīgi viņi. Nu, bailes par to, ka kāds neatnāks, mums īsti nav, jo tā pasākuma tālākā daļa, kas ir pēc rīta rosmas, arī ir gana vilinoša, ar iespēju piedalīties uzņēmuma vizītēs, uz vietas apskatīties, kā uzņēmumi ir attīstījuši savu ražotni, kas ir svarīgi zināt, kad jau šī ideja ir tapusi par reāli kaut ko taustām, jo šī brīža dinamiskajā vidē ir ļoti svarīgi sekot līdzi un attīstīt lietas. Pēc savas izvēles viņi tātad sadalīsies 3 grupās? Jā. Tātad, kā jau minēju, vairāk kā 150 studenti mums ir, tad katrā no šīm grupām, jā, viņi dodās uz 3 uzņēmumiem. Viens ir Valmieras biznesa un inovācijas inkubators, kas ir šīs uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta instruments, paskatīties, kā viņi var šo ideju attīstīt un ar šī inkubatora starpniecību reģionā rast mājas reģionā, nevis Rīgā. Otrs uzņēmums ir akciju sabiedrība Valmieras stikla šķiedra,
kas pagājušā gadā tika atzīts arī par vienu no vērtīgākajiem Latvijas uzņēmumiem. Un trešais ir Sijā Valpro, kas strādā atkal ar ugunsdzēsības aparātu ražošanu. Jā. Nu, ar to jau viss nebeidzās. Vēl ir kaut kāda atraktīva daļa, kas saistās vairāk ar robotiem, ja? Jā, tieši tā. Rīgas Tehniskās universitātes studenti prezentēs savus izgudrojumus robotus, gan rādot sumo cīņas, gan ātruma sacensības, kas būs sagaidāms arī tāds vizuāli interesants pasākums. Un pēc šīm robota cīņām atkal būs iespēja padiskutēt ar jau reģionu pārstāvjiem, pašvaldību pārstāvjiem, ar Latvijas Tehnoloģiskā centra ekspertiem, Valsts reģionālās attīstības aģentūras ekspertiem par to, kā tad, ja studentam ir ideja, ko viņam darīt, kur viņam vērsties, teiksim, kā viņš var izmantot šos reģionā esošos resursus. Nu, un finālā arī būs kāds apbalvojums vai kāds izvērtējums? Jā, protams, augstskolas, tāpēc arī viņām bija šis mājas darbs un interese sagatavoties un censties, lai noslēgumā saņemtu vērtīgas balvas. Viena no aģentūras galvenajām funkcijām šajā inovācijas politikā ir veidot tā saucamo jauno uzņēmumu rašanos Latvijā, veicināt šo jauno uzņēmumu rašanos Latvijā, kur neapšaubāmi, ka jauniem uzņēmumiem no kurienes ir jārodās. Viens, tad viņi var rasties, protams, no zinātnes, no tātad jau pieredzējušiem zinātniekiem un tādā veidā šīs tehnoloģiskās idejas pārnest uz tirgu. Otrs, kur ir vispateicīgāka augsne viņām rasties, tas ir faktiski šeit jau salīdzinoši agrīnā stadijā studentiem, kuri savu karjeru nereti kā latviešiem saista ar potenciālo nodarbinātību vienā lielā uzņēmumā vai potenciālo nodarbinātību, teiksim, valsts kaut kādā struktūrā. Ja? Tad šeit studentiem, kuriem principā ir ļoti radoša atmosfēra, radošs gars un dzīve līdz ceļiem vai jūra līdz ceļiem sākotnēji ar lielām ambīcijām, ja? Tātad viņiem ir viss nepieciešamais potenciāls, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, lai varētu vienreiz aplausties, otrreiz aplausties, kā uzņēmējdarbībā nereti notiek, ja? Jo viņi principā savā sākotnējā brīdī ar ko daudz neriskē. Ne viņiem ir lielie kredīti par nekustamajiem īpašumiem, ja? Ne viņiem ir ģimenes saistības, ne viņiem vēl ir bērni. Ja? Viss tas būs. Viss tas būs, tikai ir nepieciešams varbūt šo enerģiju transformēt kaut kādā tādā uzņēmējdarbības veidā. Ja? Tātad mēģināt vienreiz, otrais, trešreiz. Jo lielākā daļa no mūsdienās inovatīvajiem uzņēmumiem, inovatīvu uzņēmumu vadītājiem nav ar pirmo reizi trāpījuši uz savu tā saucamā pirmā miljonu. Ja? Viņi ir trāpījuši ar otro, trešo, ceturto veidu. Ja? Un tāpēc šīs inovācijas dienas reģionos ir kā viens no elementiem, kā veidot to studentu vidē tādu tā kā virzību uz uzņēmējdarbību. Ja? Tad, lai viņi pirms viņi iesaistās šajā saucamajā sociālajā dzīvē pēc augstskolas, viņi padomātu, varbūt, ka viņi ir atraktīvāki, aktīvāki uzņēmumu vadītāji.